Sveicināti! Slava Dievam par šo jauno žēlastības dienu, par visu, ko viņš dara, viņa vārdam. Jā, un paldies viņam par to, ka viņš ir taisnīgs. Tas mums visiem dod cerību, dod iepriecinājumu un ticību, un mēs varam ar prieku raudzīties nākotnē, ja mēs paturam šo Dievu taisnību. Ja mēs atzīstam Dievu taisnību, ja mēs redzam Jēzu tādu, kāds viņš ir, viņa likumu kontekstā, kuri ir aktuāli šodien. Kāpēc es saku, kuri ir aktuāli šodien? Tāpēc, ka mēs saprotam, ka Dievam ir bijušas dažādas derības, tas nav mums nekāds noslēpums, un tātad mums būtu svarīgi, ja mēs gribam būt Dieva taisnībā, tātad mums būtu svarīgi atzīt to likumu esamību un viņus ievērot un viņos būt, kas ir aktuāli šodien. Ja? Tātad kā piemērs, jebkurā valstī, ja mēs dzīvojam, mums ir likumi, mums ir savu kārtība, un tātad, ja mēs sāksim pēc šiem likumiem dzīvot kādā citā valstī, nepainteresējoties par šīs valsts likumiem, tad mēs varam izrādīties likuma pārkāpēji, un loģiski tas var novest pie attiecīgām sekām. Par to mums arī runā svētie raksti, ka Dieva žēlastība neatceļ viņa taisnību, vai pareizāk sakot, tajā arī parādās viņa taisnība, jo Dievs caur dažādiem praviešiem vecos laikos, senos laikos ir pasludinājis Jēzus Kristus atnākšanu un to, ka viņš mūsu grēkus piedos un ka viņš darīs mūs par savu tautu, ka viņš mūsu grēkus piedos un tos vairs nepieminēs, tā parādīdams savu taisnību. Tātad šī ir ļoti būtiska piebilde, ja? Šodien, kad mēs saucam sev par kristiešiem, par šo tos vairs nepieminēs, jo, ja mēs saucam sev par kristiešiem un apzināmies, ka Kristus ir mūsos, ja, tātad Dievu gars, un attiecīgi tātad mēs domājam tā, kā viņš domā, ja mēs gribam iet vienā solī ar Dievu, tātad mēs šodien nevaram pieminēt ļaunu, ja, kādiem cilvēkiem, pat tad, ja viņi nav tā kā varbūt kaut ko izmainījuši, ja, tātad mums savās sirdīs ir jābūt piedodošiem, nemaz jau nerunājot par situācijām, kurās cilvēks ir jau lūdzis piedošanu, vēl vairāk gribējis ar saviem darbiem izmainīt situāciju, bet kāds, kurš sevi sauc par ticīgo, vienkārši ignorē šī cilvēka rīcību, vēl vairāk, piemēram, iedomāsimies situāciju, ja, kura tiek aprakstīta šajā stāstā par šo neusticamo kalpu, ja, kad kāds kungs piedeva savam kalpam milzīgu parādu, parādu, kuru viņš pats nespēja samaksāt. Un šis kalps, izejot uz ielas, satika kādu savu paziņu, kurš viņam bija parādā daudz mazāku summu. Un viņš ieraugot šo paziņu, sašutumā saķer viņai krāgas, jo šajā brīdī viņš jau ir aizmirsis, ka viņš tikko pats bija milzīgs parādnieks un ka viņam šis parāds ir atlaists. Viņš saķer šo paziņu aiz krāgas, spiež pie sienas un saka, atdod man manu, ja? Tu man esi parādā. Un šis paziņa saka, ka viņš nevar viņam atdot, lai viņš lūdz viņam atlaist šo parādu, taču viņš neatlaiž, ja, un iedomāsimies situāciju, ka viņš vēl tālāk aiziet un stāsta visai pilsētai, visiem cilvēkiem par šo cilvēku, ja, kāds viņš ir briesmonis, ja, ka viņš viņam nav parādu atdevis, vai iedomāsimies vēl trakāku situāciju, ka, piemēram, šis cilvēks jau aiziet no dzīves, ja? Viņš ir nodzīvojis savu dzīvi, kā nu viņš ir varējis, bet viņa sirdī viņš ir centies sekot Dievam un tā tālāk, bet viņam ir palikuši šie kaut kādi nenokārtotie rēķini ar šo konkrēto cilvēku. Iedomājies, pat tas fakts netraucē šīm neusticamajām kalpam iet un bazūnēt citiem cilvēkiem, stāstīt par šī cilvēka šo vienu dzīves epizodi, kurā viņš ir saskāries ar viņu. Ja? Un tātad caur to vēlns nāk zakt, ja? Izmantojot šo cilvēku, šī cilvēka nespēju palikt Dievu taisnībā, viņš apzog ne tikai
Tātad šī viņa paziņas reputāciju, viņu tuvinieku, attiecīgi dzīves kaut kādu kvalitāti, ja, nozog caur to, un vēl daudz un dažādas lietas. Bet viņš apzog arī pašu šo neusticamo kalpu, ja, kurš tātad tiek kaut kādās pozīcijās diskvalificēts garīgajā pasaulē un tā tālāk. Tātad mēs saprotam, ka atzīt Dievu patiesību, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un ir ļoti svarīgi, ja, nesaukt melnu par baltu un baltu par melnu, ir ļoti svarīgi cīnīties ar tiem dievu ieročiem, kurus Dievs mums ir devis, paliekot viņa patiesībā, jo ir teikts, ka mēs neko nespējam pret patiesību, un bieži vien ir tā, ka cīnoties it kā par patiesību, mēs sējam netaisnību, jo mēs to nedaram pareizā veidā. Tātad tas ir daudz un dažādas nianses, kuras ir jāņem vērā katram cilvēkam, kurš uzdrīkstās publiski sludināt Dievu vārdu, runāt par citu cilvēku dzīvēm un tā tālāk. Ja? Tātad tas paģēra zinām atbildību, atbildības līmeni un attiecīgas sekas, ja mēs to ignorējam. Par to tātad runā Dievu vārds, un par šo Dievu taisnību runā Dievu vārds, ja? Ir teikts, ka jā, tajā parādās Dieva taisnība, ja? Tātad pirmkārt šajā žēlstībā, kur šodien ir pieejama katram cilvēkam, un Dievs grib, lai katrs cilvēks tiktu izglābts, lai viņš pieņem šo Dieva žēlstību. Taču Dieva taisnība parādās arī tajā, ka viņa likums, ja? Šis te grēku un nāves likums, tātad darbojās joprojām to cilvēku dzīvēs, kuri nav pieņēmuši Kristu kā savu kungu, kuri nav pieņēmuši šo izpirkumu, upuri pār savu dzīvi. Ja? Tātad ir teikts, ka bauslis ir labs un svēts pats par sevi. Ja? Taču, ja es viņu pielietoju savā dzīvē kā pestīšanas instrumentu, tad tā kā liekot savus pestīšanas pamatā, viņš man kā reiz novedīs pie nāves, ja, jo tas aktivizē šo miesas dabu, tātad nepieņemot Kristus garu savā sirdī, kurš dod man spēju, es atvainojos, piepildīt Dieva likumu, ja? Tātad dzīvot mīlestībā, svētu dzīvu mīlestībā. Tātad nepieņemot Kristus garu savā sirdī un bez tā cenšoties piepildīt bauslību, tas mani ievedīs nāvē. Tā kā ir teikts, tas, kas bija man tas dots, man tas labais, ja noveda man nāvē. Vai tad bauslis ir slikts? Svētie raksti jautā, un ir teikts, nu nē, taču, ja, tātad miesas daba ir tā, kura nespēja piepildīt šo Dievu bauslību un saskaroties ar likumu, tiek tā kā aktivizēta vēl vairāk, ja, jo grēka spēks ir likums. Un grēka alga ir nāve. Un tātad šis likums ir ticis piepildīts Kristū, ja, caur to, ko viņš ir izdarījis uz krusta Golgātā. Un šodien katrs cilvēks, pieņemot šo upuri, tātad pieņem un atzīst Dieva taisnību, Kristū piepildītu. Ja? Un vēlreiz uzsveru, ka arī pasaulē Dievs ir taisnīgs, un tātad tur joprojām darbojās šis grēku un nāves likums. Tātad tas ir priekš cilvēkiem, kuri ir zagļi, slepkavas, laulības pārkāpēji un tā tālāk, kas ir minēts šajos augstāk minētajos pantos, ja, kur viss ir šis process aprakstīts un aprakstīts arī, kāpēc tas ir nepieciešams. Ja. Jo Dievs visu dara tāpēc, ka viņš ir cilvēku mīlošs un viņš grib, lai katrs tiktu izglābts. Tieši tāpēc mums ir tik svarīgi izprast Dieva taisnību, kā tas ir domāts katrā konkrētā situācijā, kas ir Dieva taisnība katrā konkrētā situācijā, katra konkrēta cilvēka dzīvē atkarībā no daudziem un dažādiem faktoriem. Pirmkārt, atkarībā no tā, vai viņš ir pieņēmis Dieva žēlstību, vai viņš var saukt sev par Dievu bērnu, jo ir apzīmogots ar svēto garu, kurš liek saukt viņa sirdī aba tēvs, un attiecīgi viņš pieder gaismai, un attiecīgi viņš dzīvo kā gaismas bērns. Vai tas ir cilvēks, kurš ir neticīgs cilvēks? Neticīgs tātad tiek nosaukts katrs, kurš nav atzinis Jēzu Kristu par savu kungu un glābēju, kurš nav atzinis, ka Dievs ir nācis miesā un
dzīvojis kā Dieva dēls, tātad Jēzus Kristus un miris par mums, un 3. dienā ir augšām cēlies un nosēdies pie Tēva labās rokas un sūtīs mums svēto garu, kurš liek saukt mums mūsu sirdīs. Aba Tēvs, tātad caur kuru mēs esam savienoti ar Dievu un varam saukt sev par Dievu bērniem, ja? Varam saukt sev par laimīgiem, jo Dievs mūs sauc par saviem bērniem, Kristū. Bet kuram Kristus gara nav, tas arī nepieder Dievam, kā mums to saka svētie raksti. Un tātad mums ir svarīgi izšķirt šīs lietas. Tieši tāpat, kad mēs jau esam ticīgi cilvēki, mums ir svarīgi saprast Dievu taisnību visās situācijās, jo, kā jau tas tika teikts augstāk, ka mēs nevaram cīnīties nepareizi un palikt šajā debesu valstības mierā un priekā, jo debesu valstība ir Dieva taisnība, miers un prieks svētajā garā, kas seko tās atzīšanai. Patiesības atzīšanai. Tātad patiesība ir Jēzus Kristus, un Jēzus Kristus ir nācis ar konkrētu uzdevumu. Jēzum Kristum ir konkrēta daba, Jēzus Kristus garam ir konkrētas izpausmes un augļi. Un tātad to visu mums ir jāsaliek kopā. Mēs nevaram vienkārši sabāst visu kopā vienā čupā, vienā putrā un vienkārši teikt, Dieva žēlstība ir atnākusi, aleluja, un vienkārši mēs dejojam gurnu dejas vai vēdera dejas, ja, un tā kā dzīvojam nost, kā teikt, ja. Jā, šis prieks un miers svētajā garā mums ir apsolīts, ja mēs atzīstam Dievu taisnību, bet tas parādīsies arī tajā, ka mēs būsim spējīgi izšķirt lietas un redzēsim, kas ir kas. Mēs būsim spējīgi iztiesāt lietas. Par to arī runāt svētajos rakstos, ka Dievs tiesā pasauli, bet mēs esam aicināti iztiesāt ticīgo jautājumus, ja, savā starpā un darīt to pareizi Dieva noliktajā kārtībā. Un tātad katrs, lai atbild pats, vai viņš to dara Dieva noliktajā kārtībā, kur ir aprakstīts svētajos rakstos, kur, piemēram, ir teikts, ja tu redzi brāli vai māsu grēkojam, tad pirmkārt lūdz par viņu, otrkārt ej pie viņa aci pret aci runāt par šīm lietām. Ja viņš tev neklaus, pieaicini vēl kādus lieciniekus, un ja tad viņš tev neklaus, tikai tad cel to draudzes priekšā publiskai apskatei, lai arī citi bītos. Tātad šis process ir ļoti svarīgs, lai tu vienmēr būtu vienā solī ar Dievu, lai tu vienmēr paliktu Kristus garā, ja, nevis izietu ārpus šīm robežām, kurās tu esi pasargāts no visiem velna uzbrukumiem un kurās tu vari palikt pateicoties tam, ka Dieva gars ir tevī, viņš tevi vada, viņš tevi māca un sadraudzība ar viņu dzemdina mūsos šos gara augļus un kvalitātes, kuras ir nepieciešamas, lai mēs tā varētu dzīvot. Kā savās domās, ja, tā savā runas veidā, ar savu runu, darot šos Dieva darbus, ja, kas parāda, ka mūsu dzīvība ir, ka mūsu ticība ir dzīve, ja, jo ir teikts, ka ticība runā, ja, ticība runā, un Jēzus ir teicis, ka caur maniem vārdiem Tēvs dara savus darbus, un sākumā bija vārds, ja, tātad jebkura nozīmīga procesa izmaiņu sākumā ir Dieva vārds, kā rakstītais logos, Dieva vārds, labās vēsts kontekstā tā šis rema, kas nozīmē atklāsme, kur tu konkrēti satver no Dieva, ja, kādās situācijā, kas vienmēr būs arī saskaņā ar rakstīto Dievu vārdu, ja, tas nebūs nekad pretrunā tam, ko Dievs ir pateicis savos svētajos rakstos. Un tātad ir vēl trešais tiesāšanas veids, par ko mums ir svarīgi aizdomāties, ja, kad mēs iztiesājam paši sevi, ja, pieņemot vakarēdienu, un ir teikts tiesājiet jūs paši sevi, lai jūs netiktu tiesāt līdz ar pasauli. Ja. Tātad
Mēs atkal un atkal atceramies, kas mēs esam Kristū, ko Dievs ir izdarījis, ka vēlnam vairs nav varas pār mums, ka mēs piederam Dievam ne no saviem darbiem, bet no Dieva žēlastības mēs esam izglābti un aicināti sadraudzībā ar viņu, un ka mēs arī dzīvojam kā gaismas bērni, lai mēs varētu spīdēt samaitāts paudzes vidū un nekļūtu līdzīgi šai pasaulē, kas nespēja atšķirt labo roku no kreisās, tēlaini izsakoties, un tajā nav nekādas paaugstināšanās, bet tā ir fakta konstatācija, un tajā mēs varam arī konstatēt šo privilēģiju būt par Dievu bērnu, piederēt Dievam un saņemt šo Dieva gara gudrību un vadību visās lietās. Jo pasaulē cilvēks bieži vien pat nesaprot, ka viņš ir grēcinieks. Viņš nevar ieraudzīt tās lietas, kur viņš rīkojās aplam. Viņš nespēja saskatīt likumsakarības un tā tālāk. Ja? Kā rezultātā viņš tiek apzagts regulāri, viņš tiek mocīts un viņš iet pazušanā. Un tātad Kristū mēs saņemam pestīšanu no tā visa, ja? Kur mēs savu kārību pievilti gājām postā. Un tātad kā pirmā žēlastība, ko mēs saņemam, ir spēja atgriezties. Tieši tāpēc, tad, kad svētajos rakstos ir teikts, lūdziet par valdībām un tātad tiem, kas augstos amatos, ja, tas nenozīmē, ka mēs atkal žēlastību piemērojam kaut kā pa savam, un mēs tagad izdomāsim, nu nekas, lai viņš dzīvo, kā viņš grib, viņš Kristu nav pieņēmis, bet tas nekas, ja. Nē, mēs lūdzam šo žēlastību, kas parādās pirmkārt grēku nožēlā, spējā atzīt, ka es esmu pazudis cilvēks, ka es esmu grēcinieks, ka es daru grēku, ka es daru netaisnību, ka es dzīvoju tumsā un izplatu tumsu, un ka velns lieto mani saviem darbiem. Tātad lūdziet par tiem, kas augstos amatos, lai viņi tiktu pasargāti no ļauna, lai viņi varētu ieraudzīt to, kas ir nepareizs, lai viņi varētu dzīvot saskaņā ar to, kas ir Dieva patiesība, lai viņi varētu būt Dieva instruments, kā ir teikts, ka likums ir Dieva kalponi, ja? Un tātad, kad šie cilvēki arī kalpo Dievam, paliekot viņa patiesībā, bet katrs no viņiem var krist, un tāpēc mums ir jālūdz par viņiem, lai mēs varētu dzīvot klusu un mierīgu dzīvi un sludināt evaņģēliju, lai katrs varētu tikt izglābts caur Kristus vārda atzīšanu, caur Jēzus Kristus piesaukšanu savā dzīvē, kur tikai šajā vārdā ir pestīšana, jo tikai šajā vārdā ir pestīšana, un tāpēc ir tik svarīgi sludināt evaņģēliju. Un tieši tāpēc arī velns izmanto šo tumsonību, pat ticīgu cilvēku tumsonību, kuri nespēja izšķirt šīs lietas, jo kaut kur tātad šis Dieva vārda pamats ir sašķobījies, un tātad nav viņa dzīve saskaņā ar Dieva taisnību, ar Dieva gara dabu, un viņš ir kļuvis par velna instrumentu, par sātana ruporu, tai skaitā, lai apmelnotu, nomelnotu tos, kuri sludina patiesību, lai neizplatītos Dieva gaisma un Dieva taisnība, kas ved cilvēkus uz atgriešanos un kurā ir pestīšana, proti Kristū. Halleluja! Jo ir teikts, ka kā jūs saņēmāt Dieva garu, vai caur bauslības darbiem, vai dzirdot ticības vārdu, kas jums ir ticis pasludināts. Lai šis vārds neskanētu, sātans dara daudz un dikti, un ir teikts evaņģēlijos, ka būs pēdējos laikos situācijas, kad cilvēki, pat tādi cilvēki, kuri domās, ka viņi kalpo Dievam, jūs visādi nomelnos, apmelos, nodos tiesām un tā tālāk, domādami, ka viņi kalpo Dievam, bet patiesībā esot sātana instruments, lai jūsu dzīvē zaktu, nogalinātu un iznīcinātu. Taču mums ir teikts, padodies Dievam un stājies pretī velnam, un viņš bēgs no tevis. Tātad necīnies ar miesu un asinīm,
katru reizi, kad mums uzbruks Sātans, lai vai kādā veidā tas būtu attālināti, pietuvināti mūsos pašos caur mūsu domām, emocijām vai kādām situācijām, mums vienmēr ir jāatzīst Dieva taisnība, kas attiecās konkrēti uz mums, atkarībā no tā, kādus lēmumus mēs esam pieņēmuši, ko mēs esam atzinuši. Tātad, ja mēs atzīstam Jēzu Kristu par savu kungu, tad mēs arī varam sakņoties šajā patiesībā, ka Dievs mums mūsu grēkus ir piedevis un tos vairs nepiemin. Un katru balsi, kas runā pretējo, mēs anulējam un diskvalificējam. Mēs ignorējam kā Sātana ruporu, kurš ir nācis, caur kuru viņš nāk zakt, nogalināt un iznīcināt. Pasludinot Dieva patiesību par savu dzīvi, par savu tuvinieku dzīvi, tātad runājot, tā kā mums to arī Dieva vārds saka, ka dzīva ticība runā, un Dievs caur taviem vārdiem dara savus darbus, iznīcinot visus velna darbus un atbrīvojot tos, kuri tikuši savažoti, ieslodzīti, pazemoti, mocīti un tā tālāk un tā tālāk. Alleluja! Un gods un slava, tad viss gods un slava Jēzum Kristum. Jēzus ir kungs. Jēzus ir kungs, un viņš valda, nevis Sātans. Tiesa ir tajā, ka velns jau ir dabūjis savu spriedumu, un viņš gaida tā izpildu, mēģinot savā agonijā paķert līdzi vēl kādus, kurus varētu pievilt. Un par to, ka šī pievilšana notiks, mums arī Dievvārds saka. Tad tas viss pasaulē būs, tā skaitā karu daudzināšana un viss šīs pārējās lietas, bet Jēzus saka, turiet drošu prātu, jo es pasauli esmu uzvarējis. Un savā vārdā es skaidri esmu pateicis, kuri būs tie, kurus Sātans varēs pievilkt. Tātad tie būs tie, kuri būs dzirdējuši evaņģēliju patiesību, taču noraidījuši to mīlestību, kur būtu varējusi viņus izglābt. Tātad atkal ne bez cilvēka izvēles tas notiks. Ja? Mēs katrs esam atbildīgi par to, ko mēs izvēlamies un ko mēs atzīstam par labu esam. Un tātad kritērijs tam, kas ir labs, tātad ir šī labā mūsu izpratnē atbilstība tam labajam, kā to redz Dievs, kā to Dievs sauc par labu esam. Tātad šodien mēs vairs neesam vieni šai pasaulē bez Dieva, kad mēs gājām un dzīvojam bez Dieva, gājām pazušanā, mēs esam savienoti ar Dievu. Kristu mums ir dots Dieva gars, mums ir dots sadraudzība ar Dievu. Mēs esam Kristus miesa, mēs esam viens vesels ar Jēzu Kristu. Un tas nozīmē, ka tieši tāpat kā vīrs un sieva ir viens vesels, viņi nav tā kā viens vesels tādā fiziskā izpratnē, ja? Katram ir sava miesa, savs ķermenis, tāpēc, lai mēs arī netiekam pievilti, ka tagad Jēzus dzīvo manī, ja? Jā, caur savu garu, bet viņš ir atsevišķi kā atsevišķa personība, mūsu valdnieks un kungs, kuram esam pakļauti katrs no mums. Un tātad sadraudzība ar viņu un tēvu notiek caur svēto garu, kurš ir Kristus mūsos, tātad svaidījums, ja, Dieva svaidījums mūsos, sadraudzība ar Dieva trešo personu. Alleluja! Alleluja! Kura mums arī atklāja visas lietas. Tā kā mums ir teikts, ka mums ir atklāti velna nodomi, kurš grib sarīdīt, kurš melo, aicina mūs uz dažādām šīm tiesām, kas nav saskaņā ar Dieva taisnību. Un tāpēc mums ir tik būtiski atzīt Dieva taisnību, kas mums arī dod šo Dieva gara vadību un iemāca mums visas lietas. Amen.